Hei, mans vārds ir Gunta Lakstiņas-Kruterēna, un šodien mēs tiekamies 119. rubrikas Darīt ir radīt, ja nejaušība nav sērijā. Pagājušo nedēļu, nākot no grāmatnīcas, satiku kādu paziņu, kur brīnījās, ka man rokā ir pašai savas grāmatas, un ka es tās esmu tikko nopirkusi. Viņa tā, kā autoram jāpērk savas grāmatas? Jā, mīļie, šajos maldos dzīvo daudz lasītāji, kuriem liekas, ka autors savas grāmatas var dabūt bez ierobežojuma. Nu jā, var bez ierobežojuma, tikai tik, cik tirāži ierobežo, bet grāmatas ir jāpērk, jo algā nāk tikai, kā kurā izdevniecībā vidēji 6 līdz 10 grāmatiņas. Visas pārējās mēs kā autori pērkam. Bet ko es gribēju teikt? Tad, ja jūs pērkat grāmatas, tad noteikti vispirms meklējiet šīs grāmatas izdevēja grāmatnīcās vai internetu veikalos, tur noteikti būs lētāk, vismaz tikko pēc iznākšanas. Tad, kad ir visādas akcijas, tad ir vērts internetā papētīt, kur ir lētāk, jo, teiksim, manas grāmatas, kuras ir iznākušas Zvaigznē, lētāk būs Zvaigznē šobrīd kā reizi tieši Zvaigznē, arī internetu veikalā, un ja nav uz vietas, tad, protams, pērciet internetu veikalā, bet var arī prasīt grāmatnīcas darbiniecēm. Gan pareizais laiks, gan lāde vaļā ir par ļoti, ļoti draudzīgu cenu, pat zem 5 eiro, kas vispār grāmatai nav. Tā kā, ja kāds vēl ir tāds, kurš nav ticis pie manām grāmatām, tad šobrīd to var izdarīt par ļoti draudzīgu cenu. Un gaidām jauno grāmatu, jo šobrīd es atkal esmu vēl vienu solīti tuvāk šim sapnim. Nu tad tiekamies pēc nedēļas. Čau, čau!